lidās. Fantastiski ķīniešu būri vārdi. Taisam vaļā uz 3-4 Ilva. Ak, Dievs, tas ir tik forši. Ok, labi, Ilva, es domāju, ka tas bija vairāk domāts man nekā jums. Jums noteikti interesē, kuri jūsējis gadās, pareizi? Ilva, ja man gadījumā kādreiz šovā kaut kas nesāk, es saviem skatītājiem piedāvāju citronu apmaiņā pret gradzenu. Vai jūs pieņemsiet šo Daugavpilī izaudzēto citronu, pagriežējos raču svētos noņemto citronu un par darbu atdoto citronu? Vai jūs pieņemsiet šo citronu apmaiņā pret jūsējo gradzenu? Ja viņš Daugavpilī, jā. Cik viegli jūs sievietes uzteraties uz tādām lietām. Ok, varbūt jums patīk labāk kredītkartes? Jūs gribas gradzenu? Ok, tad mēs jūs sākumā iepazīstāsim ar kredītkarti. Kredītkarte ir starp jums un gradzenu. Dāmas un kungi, šī ir viena no vissanākajām kredītkartēm tuvākajos Maskavas ielas rajonos. Līdz šim brīdim cilvēki norēķinās tieši ar šīm te kredītkartēm. Ilve, es parādīšu, kas atrod. Es varu jūs to īstenībā varētu izdarīt mājās, bet īstenībā, ja mēs to izdarīsim šeit publiski un tā, lai visi cilvēki redz, tas būs daudz interesantāk un foršāk. Jo noteikti jūs domājat, ka šajā gradzenā atrodas iekšā jūsējais gradzens, pareizi? Es arī ceru, bet īstenībā, ja godīgi šeit vienmēr ir ola, vai jūs pieņemat olas apmaiņā pret gradzeniem, Ilva? Nē? Ok, labi, šo mēs noliksim malā. Ilva, varbūt jūs olas vietā pieņemsiet... Nē, līdz gradzenam ir tālu. Varbūt jūs pieņemsiet grieķi riekstu? Riekstu līdz šitā vietai. Ok, dāmas un kungi, tie, kas no jums jau ir precējušies, noteikti zina, kas šis te ir. Jā? Ok, tas ir valīgs šķeļvē, tie, kas sliktāk rāda no lētākām vietām. Droši nākiet tuvāk, dāmas un kungi. Es gribētu, lai jūs nākamreiz, kad jūs stāstīsiet to bērniem, draugiem, es nezinu, paziņām, kolēģiem, darba kolēģiem, es gribētu, lai jūs ziniet, ka man absolūti nekas nebija rokās. Pareiz? Visu, ko es izdarīšu, es vienkārši sašķelšu šo riekstu apmēram šādi. Un es gribētu, lai jūs, laikam no apakšas, jā, un es gribētu, lai jūs ar saviem pirkstiem dabūjat to, kas atrodas riekstā iekšā. Ilva, droši? Vai tas ir jūsu gradzens?